kurā brīdī beidzās tauku zaudēšana un kurā brīdī sākās muskuļu audzēšana. Tas ir ļoti aktuāls jautājums mūsu klientiem. Arī man agrāk tas bija ļoti aktuāls jautājums, jo cik tu ilgi tievēs, vai ne? Vienā brīdī tā tievēšana pietiek, gribās muskuļus, bet kurš ir tas brīdis un kā tad pāriet no tā tievēšanas procesa uz muskuļu audzēšanu? Manuprāt, ļoti interesanta tēma. Un šodien mums viens jautājums no Renāra. Renārs jau otro epizodu mums ir uztaisījis. Nolasīt Renāra jautājumu un tad ejam caur tēmām. Viņš 3 mēnešos nometis 12 kg no 94 uz 82. Viss gājis labi, bet tagad svars vairs tik strauji nekrīt. Muskuļu masa sāk pietrūkt un palikuši tikai tauku uz vēdera. Un lielais jautājums ir, ko darīt tālāk, turpināt tievēt vai pāriet uz muskuļu masas celšanu? Tagad nomest 12 kg, baigi labais rezultāts. 3 mēnešos bija, ja? Viņš teica. Jā. 3 mēneši 12 kg, es teiktu, tas maksimums, ko tu var nomest. Protams, tu var nomest ārā, bet veselīgi. Ja tu gribi veselīgi, lai to nezūd enerģija, tad kilograms nedēļā, kas tieši sanāk 12 nedēļas, 3 mēnešos. Ļoti labs progress, ļoti labs svara zaudēšanas progress. Es pat īstenībā ieteiktu cilvēkiem pa tādiem 3 mēnešu periodiem svaru mest nost. Tāpēc arī skaties mūsu komplekti, kas svara zaudēšanai, viņi ir 3 mēnešiem. Ar domu 3 mēnešus nomet. Cik nomet, tik nomet, uztais bišķiņ pauzīti, kādu mēnesi, pusotru, varbūt vienkārši atpūties, vieglāk patrenējies, varbūt pārēt uz muskuļu masu un pēc kāda laika atgriezies pie tās svara zaudēšanas. Labi, ejam cauri tēmām, kādas tēmas mēs esam sagatavojuši. Kāpēc pēc pirmajiem 10 kg svars sāk kristies lēnāk? Jā, kāpēc pēc pirmajiem 10 sāk kristies lēnāk? Jo tev ir grūti, ķermenim ir grūti, tādā ziņā, ka tu biji pieradis kaut kādā veidā dzīvot, kaut kādā veidā ēst, kaut kādā veidā sportot vai nesportot, un tagad uztaisīja izmaiņas, uztaisīja tā saucamā kaloriju deficītu, kad tu patērē vairāk enerģiju, kā tu uzņem, un tev tas svars sāk krist. Un tādās izmaiņas jau ir diezgan lielas, un tas svars krīt, un vienā brīdī, kad tu uzņem kalorijas, pats, cik tu patērē, tas progress apstājās. Un tad ir 2 varianti. Griezt vēl tās kalorijas nost, likt vēl treniņus klāt, vai uztaisīt pauzi un, to svaru saglabāt. Līdz ar ko tās izmaiņas, kas bija uztaisītas, jau diezgan lielas, un tagad taisīt vēl lielākas izmaiņas ķermenim vienkārši pa grūtu. Ķermenim vajag kaut kādu periodu, kamēr viņš adaptējās. Tā kā es teiktu, ka tas 3 mēnešu periods, tu svaru nomet, tur 10 nomet, kāds varbūt 6, kāds 12, kāds 13. Pēc tam vajag uztaisīt bišķiņu pauzīti, un tev vajag adaptēties pie tā jaunā svara. Adaptēties tādā ziņā, ka tev ir jāsaprot, cik daudz to tagad ir jādara, cik daudz tev ir jāsporto, lai tas svars stāv uz vietas. Attiecīgi tās kalorijas bišķiņu varēs pacelt, tad tu mēnesi atkal vismaz padzīvot tajā režīmā, ka tu uzturi svaru, pierodi pie tiem treniņiem pie ēdiena, un tad atkal griez mazāk. Līdz ar ko tie 10 kg ir diezgan tas liels svaru zudums, un ka tev pašam ir jāpierod. Vairāk jāpierod gan pie tā dzīvesveida, pie ēdiena daudzumu un kustības daudzumu, lai tu arī to svaru noturētu. Jo visu laiku mēs svaru nost bez apstājas, ir diezgan grūti. Labi, tev liekas, svars ir 50 kg, jā, pirmos 30, 35, tur nomest bez apstājas. Bet tāpat labāk ir uztaisīt kaut kāds neliels pauzītis, nedaudz arī mentāli atpūsties. Jo visu laiku ēst maz un sporto daudz labi, cik ilgi tu to izturēsi. Protams, ja tev ir ļoti labas zināšanas, vai tev ir ļoti foršs treneris, vai tev ir forša palīdzība, tā kā no mums var dabūt, ja mūsu testiņu izpildu mājaslapā, tad jā, varbūt tev var uztaisīt kaut kādu tādu plānu, ka visu laiku tas progress ir un tas kaloriju daudzums ir tāds, ka tu nepiekūst no tā, ka tu ēd maz, bet parasti cilvēki piekūst. Cilvēki arī piekūst vispār, uzliekot savu kaut kādu lielu mērķi. Teiksim, tagad man ir gada mērķis. Gadu noturēt fokusu uz kaut ko ir baigi grūti, bet ja tev saka 3 mēneši pamet svaru nost, un tā viss, to ir diezgan viegli izdarīt. Varbūt ne diezgan viegli, bet daudz vieglāk. Labāk tā kā darīt to periodiski. 10 ir nomest, 12 ir nomest, un tagad ir tas periods, ka teorētiski jāuztais pauzīt. Sievietēm šajā brīdī droši vien būtu pauzīte, un ja ir ko mest nost, metam vēl nost. Vīriešiem droši vien pēc tāda svara zuduma es jau ieteiktu pauzēt muskuļu masu, un tad pēc tam atgriezies pie tās svara zaudēšanas. Kā zināt, ka laiks fokusēties uz muskuļu masu, nevis turpināt tievēt? Droši vien jāsaprot, cik tas liekais svars ir palicis. Tas ir viens, un jāsaprot, kas pa mēnesi. Jo droši vien visi grib mazu talku procentu uz vasaru, vai ne? Līdz ar ko, ja tu met to svaru nost, un šobrīd, teiksim, ir rudens, tagad reāli mums ir rudens, un tagad tu domā tā, uz vasaru es gribu būt labā formā, līdz vasarai ir palikuši cik? Principā, 6 mēnešus uz vasarai, plus mīnus. Un tad mēs 6 mēnešus no svaru, nebūs jau tur ko mest, tā kā tur uztaisīt, tātad 3 mēneši paudēšu muskuļu masu, 3 mēneši nometīšu svaru. Šobrīd, teiksim, būtu aprīlis, tagad sākt audzēt muskuļu masu, ka pieaugs arī droši vien tur tauki klāt, droši vien, ka labāk nē.
Labāk tā vēl padzīšanos. Tā kā jāskatās droši vien pēc tā gada perioda, kurā tu esi, un jāskatās pēc tā, cik ir atlikums liekā svara. Jo, ja liekā svara atlikums šobrīd būtu 20 kg vai 25, protams, jāmet tālāk. Vai ne? Bet, ja liekas, ar atlikums tur 5, 7 vai 8, un labāk pieaudzēt to muskuļu masu. Tieši džekiem labāk pieaudzēt muskuļu masu, jo tu negribi beigās būt kaut kāds makarons. Kā tieks mums tur komentēt tik kā, vai ne? Gudrojās makaroni visādi. Tādi izskatās, kā akmeņi jāsliek kabatās, lai vējš neaizpūš projām. Tu noteikti negribi būt tāds, tā kā tu gribi muskuļu masu apakšā. Līdz ar ko Renāra gadījums noteikti būtu sāc audzēt muskuļu masu. Sāc trenēties, labi, tas liekais tev ir, bet viņš nav daudz. To atlikušo lieko nodzīs 2 mēnešos. Tā kā tagad līdz aprīlim uzstājas muskuļmasas fāze, paaudzē muskuļmasu, un tad 2 mēneši līdz vasarai pamet nost lieko svaru. Labs ieteikums. Vai ir iespējams vienlaicīgi dedzināt augstu un celt muskuļus šajā posmā? Jā, ir daudz steroīdus, lai to var. Cilvēki bieži vien domā, ka to var izdarīt. No kurienes viņiem tāds viedoklis, visdrīzāk viņi redzējuši, ka kāds to izdara. Un bieži vien tas kāds ir cilvēks, kas lieto steroīdus. Jo kā izskatās svara zaudēšanas process? Tu apēdi mazāk kalorijas, kā tu uzņem, un ķermenis ir enerģija no taukiem. Tāpēc viņi deg nost. Un kā izstāsta muskuļu audzēšanas process? Tu apēdi vairāk nekā tu patērē, tādās kalorijas, kas paliek pāri, ķermenis izmanto, lai būvētu muskuļus. Tā kā dabūt brīdi, ka ķermenis tagad paņems enerģiju no taukiem un sāks būvēt muskuļus, pirmkārt, tev ir super precīzi jātrāp ar kalorijām, otrkārt, tev vajag kaut kādus papildus hormonus, kas neļaus tiem muskuļiem noārdīties. Tā kā, ja tu lieto steroīdus, tas ir iespējams. Es domāju, ka 99% no skatītājiem nelieto steroīdus, ka 99% nebūs iespējams. Un, ja tu nelieto steroīdus, varbūt tas ir iespējams kaut kādu neilgu periodu pašā sākumā, kad tu esi pilnīgs iesācējs. Kad tikko tu esi sācis trenēties. Un tad, jā, tu it kā esi kaloriju deficītā, tu kā tauku deg nost, bet tā kā tu muskuļus vispār neesi trenējis, viņi tev tur progresē sākumā. Bet realitāte ir tāda, ka gandrīz visi, kas mēģina uzaudzēt muskuļus, nomest lieko svaru reizē, viņiem nesnāk neviens otrs. Tur, kur viņi bija pirms 3 gadiem, tur viņi ir arī tagad. Nekas vienkārši nemainās. Tu apēdi tik daudz, ka tev muskuļi kā neaug, bet ja pašā laikā arī tik daudz, ka svars nekrīt, un tu nekusties ne uz priekšu, ne uz atpakaļ. Līdz ar ko es domāju, ka vienmēr vajadzētu būt vienam mērķim. Vai tu izvēlēsies tos muskuļus audzēt, vai dzīt no svaru. Abi reizē tur nekas labs nesanāks. Kāpēc uz vēdera vienmēr paliek tauki pēdējā? Tas ir tavs smaguma centrs. Tā vienkārši ir. Sākumā tauka puzdīs no pleciem, un tā lēnām uz leju, un no kājām plus mīnus līdzīgi. Un no tā atkarīgs arī, cik garš tu esi, atkarīgs arī bišķi vairāk, kur tauku uzkrājas. Sievietes ir īsākas, viņām parasti vairāk pakaļus uzkrājas uz gurniem, džekiem vairāk uz vēdera. Džeki parasti garāki, tā kā svars te uzkrāsies tavā smaguma centrā. Ar to jāreiķinās, ka vēdera apakša būs pats pēdējais, kas pazudīs. Reizēm tas neietekmē arī stāju, kāds stāv? Ir tā, ka tu tiešām esi nometis, bet vienmēr vai tu tik stulbi stāv, ka tev vienmēr tas vēders tur ir. Baigi ietekmē, kā ir muskuļi satrenēti, kā ir presēji muskuļi, kā ir mugurai. Parasti visi pārtrenēja muguru zālē, un tad izliecās muguru un kā pīli, visi staigā vēders uz priekšu. Man arī muguru pārtrenēti. Un baigi grūti atrenēt, pēc tam tu atpakaļ. Jo es muguras apakšu netrenēju, vispār gaiz netrenēju, tur bišķiņu, man tāpat gadiem jau tā ir. Tāpēc agrāk, kad es trenējos, ritīgi kārtīgi trenējos, pirms gadiem 10, es taisīju vilkmi, 2 reizes nedēļā, ritīgi smagu, ritīgi trenējos. Un presi netrenēju vispār. Un es satrenēju tā muguru, ka es baigi neesmu tāpat savietas kārtībā. Traki? Vēders laiks priekš. Neizskatās. Muguras iekšā. Tā kā jā, stāv ietekmēs baigi tas, kā ir satrenēta presi, kā ir satrenēta mugura. Vai kardio joprojām vajadzīgs, ja tagad pievienojas svaru zāli? Kardio ir tieši tikpat vajadzīgs. Brīdī, kad audzēju muskuļus, doma droši vien, ka tu esi nodienas lieko svaru un tagad domāju, audzēšu muskuļu masu, man to kardio vairāk nevajag. Bet tā nav. Tāpēc tev sāks augt svars. Ja tu netaisīsi kardio, tev palielināsies spiediens, asinsspiediens, tev palielināsies pulss, kas nozīmē, ka tu gan sliktāk jutīsies, gan būs pie sliktākas veselības, gan tev sliktāk ir augs muskuļi, jo tu nevarēsi kā ātri atjaunoties. Kā kardio ir jātaisa visu laiku, vienmēr visiem. Protams, ka audzē muskuļus, tur nevajag taisīt kardio tādu, ka tu dzen noslieko svaru. Un tu nevajag taisīt pa pusotrai stundai dienā, tas ir vienkārši lieki. Bet tāpat uztaisīt pastaigu, katru rīt 30 minūtes, tas būtu baigi labi. Ātru pastaigu pulsā 110. Būtu pilnīgi pietiekami. Bet taisīt tādu traku kardio, teiksim, tur pulsā 150, ja tev mēģis uzaudzēt muskuļu masu, arī nebūtu labi. Jo tad tu vienkārši patērēsi enerģiju, līdz ar ko tu švakāk atjaunosies, tu būs mazāk spēks trenēties.
Tā kā audzējot muskuļu masu, es teiktu, tas ir lēns kardio, ne vairāk kā tur puls 125. Ja nu vienīgi tā nav kaut kāds īpašs sporta veids. Ja tur boksā trenējies, protams, tur nebūs nekāds puls 125, tur viņas būs 160. Bet vispār, ja tur nav tavs specifisks sporta veids, gribi uzaudzēt muskuļu masu, tad galvenais mērķis ir muskuļu masa, tad ar kardio noteikti nevajag pārspīlēt ar intensitāti un ilgumu. Lai nav tā, ka tas kardio nosit tev treniņu rezultātus, neļauj atjaunoties. Kā pareizi sadalīt treniņus, ja mērķis ir gan forma, gan svars? Gan forma, gan svars. Forma un svars. Aplis arī ir forma. Kā pareizi sadalīt? Nokšķēt mūsu aplikāciju, saucās fitness aplikācija. Fitnesa aplikācija. Ja meklē uz Android, tad fitness aplikācija Lauris. Ja skaties YouTube, tad vienkārši links zem video. Uzspied tur ir. Paņemt kādu no treniņu plāniem. Tur attiecīgi pēc tā, kas tur mērķis, var izvēlēties vienu no treniņu plāniem. Pēc dienām, cik reizes tu gribi trenēties, pēc tā, kur tu gribi likt uzsvaru, tas būtu pats vienkāršākais variants. Jo, protams, mēs varam diskutēt stundu, tagad stāstīt, kā vajag trenēties, bet es domāju, ja mēs esam ieguldījuši tik daudz laiku, enerģiju un naudu aplikācijā, cilvēkiem vajag izmantot. Jo pirmās 30 dienas ir bez maksas. Jo sākumā mēs domājām, kādu tur cenu likt aplikācijai, cik cilvēki pirks, nepirks, un mēs izdomājām, tā uzliekam, ka 30 dienas bez maksas. Tā kā tur iztestēt visu aplikāciju, ne tikai daļu kaut kādu, pilnīgi visu, gan mākslīgā intelekta uzturu kalkulātoru, gan visu. Tā kā par treniņu plāniem ejam uz aplikāciju. Galvenais treniņu plāns katru nedēļu nemainīt. Jā, tas arī būtu svarīgi. Tu nedēļu patrenēs uz muskuļu masu, tad uz tievēšanu, tad uz mājas apstākļiem. Izvēlēs treniņu plānus aplikācijā, būtu vēlams pie viena pieturēties. Jo aplikācijā ir tā, ja tu izvēlēs vienu, to radīsies tikai viens. Protams, jebkurā brīdī viņu var nomainīt, bet tā doma, kāpēc tu izvēlēsies vienu, to rādās tikai viens, lai nebūtu tā, ka tu aizies katru reizi uz zāli, un tagad sāc darīt kaut ko citu. Jo tur ir pierakstīt progresu, sakot līdz kā progresēt, tur var svērties, tur ir bildes likt iekšā. Tās bildes gan viens neredz, tas bildes redz tikai tu, bet nākošais, kad būs kaut kāda update, varbūt uztaisīsim kaut kādas, kaut kādas sacensības būs. Varēs ielikt viens bildi, kā viņš izstās, un kā viņš pēc 2 mēnešu izstās un sacensties, un būs balvas. Labi, to nākošo gadu atstāsim. Jā. Vai tagad jāpalielina kaloriju daudzums, ja svars ir apstājies? Tas ir labs jautājums. Ja svars ir apstājies, tad šobrīd tas nozīmē, ka tu uzņem tikpat kalorijas, cik tu patērē. Ja svars ir apstājies 2 nedēļas. Jo bieži vien cilvēki saka, man apstājies svars, un tad es prasu, cik ilgi? 3 dienas. 3 dienas nekustās. Ja. Man tagad 2 nedēļas apstājies. Ja svars ir apstājies 2 nedēļas, 2 nedēļas tas ir periods, kad tu vari tiešām teikt, jā, apstājās. Jā, kalorijas palielina, bet nedaudz. Palielina kaut kādām 300. Ar 300 kalorijām dienā to pilnīgi pietiks uzaudzēt muskuļu masu. Ar 300 kalorijām dienā to mēnesī pieaugs kaut kāds 1,5 kilograms. Plus mīnus. Tā kā 300 kalorijas, tas ir ļoti maz. Tas ir viens cheeseburgers vai viens Snickers lielais. Vai labāk nekā nekas. Vai viens enerģijas dzēriens. Jā, tad 220. Tas ir ļoti maz īstenībā 300 kalorijas. Tā kā no tā, vai tavs svars no stāvokļa, ka tos svars stāv uz vietas un tos svars aug, īstenībā tās izmaiņas ļoti, ļoti nelielas. Kā tu domā? Piemēram, viens enerģijas dzēriens. Tur iekšā ir 220 kalorijas. Ja tu šobrīd apēdi tikpat, cik tu patērē, pieņemsim, tu nesporto. Tu sāc dzert dienā vienu enerģijas dzērienu. Pēc mēneša to pienāks klāt 1 kilograms liekais svars. Teorētiski gada laikā no viena enerģijas dzēriena dienā to pienāks 12 kilogrami. Protams, tā nebūs, jo lielāks svars tev būs, jo vairāk kalorijas patērēs, vienā brīdī apstāsies. Bet doma tiešām ir tāda, ka ņems tagad vienu enerģijas dzērienu, dzers papildus tam, ko tu ēd šobrīd, un kustība ikdienā nemainīs, un tev svars stāvēja pirms tam uz vietas, tad pēc gadus to garantēja, tev būs plus 6 kg liekais svars. Un cilvēki bieži vien neapzinās, cik viegli ir uzaudzēt lieko svaru. Tieši tik viegli. Vai paņems vienu sauģiņu ar riekstiem? Tur būs tikai tikpat kalorijas. Viena sauģiņa ar riekstiem darbā, ko tu paņem iet ofisā, vienkārši garām ejot, gadu laikā plus 6 kg, 2 gadu laikā droši vien kaut kāda plus 10, un tu vienkārši paliksi 3 gadu laikā par esnuli, tikai tāpēc, ka tu paņēmi riekstiņas, sauģiņu. Bet tas nozīmē tā, ja es tagad svars stāv uz vietas, es tagad piemetu 300 kalorijas, es pieņemsim tagad 2-3 nedēļas skatos, un svars pienāk klāt, tas nozīmē, ka man jāmet apakaļ nost ar tie 300.
Kāpēc tu gribi muskuļu masu audzēt? Nu tas ir muskuļu masu. Jā, ja tu gribi audzēt muskuļu masu, tu pieliesās 300 kalorijas dienā un tu rēķinies. To mēnesī būs 1,5 kilograms. Vai 1,5 kilograms būs muskuļi? Nē, aizmirst. Tāpēc es to domāju. Nebūs 1,5 Es domāju, ka tie ir muskuļi. Nebūs muskuļi. Tā, kad audzēja muskuļu masu, aug gan muskuļi, gan tauki. Protams, tu vari uzaudzēt tikai muskuļus, neuzaudzēt taukus, bet process būs daudz lēnāks. Tā kā, ja kāds domā, ka mēnesī ir uzaudzēt kilogramu muskuļu, nevar. Ar steroīdiem var. Dabīgi var būt pirmos pāris mēnešus, bet īsti nē. Ja sieviete gada laikā var būt ritīgi pareizi visu darot, var pieaudzēt, 5 kg muskuļu, tīri muskuļu masu. Un arī var būt. Džeks droši vien mierīgi 5-6 var pieaudzēt. Līdz ar ko tas svara pieaugums, zinu, daudzus tur mēģina uzaudzēt 10 kg 3 mēnešos, vienkārši rasns paliks. Un jo rasnāks tu esi, jo vairāk muskuļus tu zaudēsi, kad dzīves lieko svaru nost. Un tāpēc ļoti liela cilvēku daļa iet uz zāli un 3 gadu pēc kārtas izstās vienādi. Uzaudzēt 20 kg, no kā 14 kg ir tauki. Tad metos 14 taukus nost, nodzina 6 kg muskuļu, ko pieaudzē, un tā par riņķi. Un viņi vienkārši nemainās. Tāpēc, ka tu audzēji muskuļu masu, tie brīdī labāk auga lēnāk. Tagad mēs lieko svaru labāk, lai arī iet noslēnāk. Bet varbūt viņš tā grib vienkārši. Varbūt viņš tā vienkārši grib. Varbūt tas ir viņa mērķis vienkārši svaru dzenāt no vienas puses uz otru pusi. Jā, tas mums ir mērķis. Jo varbūt vienkārši viņš savādāk nemāk vairāk. Dzenās svaru turpat atpakaļ un priecājās. Cik daudz proteīna dienā vajag, lai nezaudētu muskuļu masu? 2 grami uz katru kilogramu. Vai vienkāršais aprēķins. Ja svēra 80, cik viņam bija svars 80? 80, jā. Tātad 160 gramu proteīns. Tu to proteīnu rēķini no kvalitīviem avotiem. No banāniem, no griķiem nevajadzētu baigi skaitīt proteīnu. Skaiti gaļu, olas, piena produktus, kas gan neieteikti lietot, bet katrs dar kā grib. Proteīna pulveris, proteīna batoniņi, tur būs pilnvērtīgs proteīns. 160 grami proteīns, tas ir 800 gramu gaļa. Jautājums, vai tur apēst 800 gramus gaļu? Kāds var, kāds nevar? Tie, kas nevar, tie nopērk mūsu proteīna pulveri. Tie, kas var, nepērk proteīna pulveri, liek naudu netērē, ēd savu gaļu. Es teiktu, ka 90% cilvēki neapēdīs pietiekamu olbaltumvielu daudzumu katru dienu. Kāpēc? Tāpēc, ka tā nav prioritāte dzīvē, droši vien to vai ne? Iet un gaļu ēst visu laiku. Aizies uz darbu, aizies kafejnīcu, tur nav gaļa. Jā, drīz kaut kādā šodien. Viss proteīna neuzņem, vai ne? Brauc mājās, neiedzēr proteīna pulveri. Es nedzeru katru dienu proteīna pulveri, bet kā vajag es iedzeru. Tu pareiģini par dienu, cik tu apēdi, vakarā padomā, plus mīnus šitā, plus mīnus tā, vai vēl labāk neko nerēķini, nokšķē Finas aplikāciju nofočē dienu, jo Finas aplikācijā mums mākslīgais intelekts, ar ko tur fočēt, viņš rēķina kalorijas, olbaltumvielas visu rēķina. Tā kā 8 vakarā izvelc to Finas aplikāciju, skaties, man rāda, ka no 40 gramu olbaltumvielas jāuzņem. Ņem proteīna pulveri, ber šeikrī 50 gramus proķi, 50 gramos proķi, 45 gramu olbaltumvielas un dzer ārā. Kāpēc cilvēks var izkrīties labāk pie 82 kg nekā pie 75 kg? No tauku procenta. Īstenībā jau izskats ir atkarīgs no tauku procenta. No tā, cik cilvēkiem ir tauki. Un bieži vien ir tā, ka sievietes vienmēr grib mazāku svaru, bet bieži vien sievietes pie lielāka svara izstās labāk, jo ir vairāk muskuļu par to, par tauku daudzumu. Džekiem līdzīgi. Tā kā nevajag ieciklēties noteikti uz svaru, bet vajag ieciklēties uz tauku daudzumu. Tā kā, protams, svērties ir labi. Svērties vajag, jo tu redzi, kas notiek, vai ne, uz kuru pusi tu ej. Bet nevajag domāt, ka tavs mērķis ir svars. Mērķis ir ļoti slikts svars. Mērķis nav svars. Mērķis ir forma. Mērķis ir būt kaut kāds apkārtmērs, jā. Bet ar apkārtmēru, tad, kā tu izdomā, kurš būs tas ideālais? Es tagad gribu, nezinu, tur 70 cm vidukli. Kāpēc 70, kāpēc ne 60, kāpēc ne 80? Mazais mērķis. Kāpēc ne 75 vai tie arī, kad uzliec mērķi centimetros, kāpēc? Parasti cilvēki nevar atbildēt. Man draudzenei tāds viduklis, es ar tādu gribu. Jā, bet viņa būtu garāka vai īsāka. Viņa varbūt kājas lielāks vai mazāks, varbūt ko savādāk vajag. Tā kā jā, tie mērķiem vienkārši vajadzētu būt tādam, kad tu izties labi. Tu sev nofočēji bildē, ja tu izties labi, viss mērķis sasniegts. Neizties labi, nav mērķis sasniegts. Tas būs daudz labāks mērķis nekā kaut kāda centimetru vai kaut kāda kilograma. Vai jēga turpināt agresīvu deficītu, ja ir atlicis tikai vēderiņš? Atkarīgs no mērķa. Zini kā, bieži vien man ar cilvēku saka klienti, man tikai vēderiņš bišķiņ atlicis, un tu pasies bildi tur 15 kg liekais svars. Tāpēc, ka cilvēkam bija 50 kg,
Viņš saka, nometis, viņam palikuši 15, viņam liekas, tur un kā nav. Vai ne? Es domāju, ka, ja tu tiešām gribi labu formu, tad tu turi kaloriju deficītu līdz brīdim, kad tu redzi presi. Nu, sievietēm knapi, droši vien redzi, sievietēm nav labi dzīt ļoti maz tauku procentu, bet džekiem, nu, tā, ka tu redzi presi. Tad zini, viss, mērķis sasniegts. Šis mans mērķis, tagad audzēju muskuļu masu. Kad audzēju muskuļu masu, tad presi vispār vairs nevar redzēt, viss palika par esmu, tagad dzēn nosaka lieko svaru. Nu, tā kaut kā par riņķi. Kāpēc spēka treniņš šajā posmā dod lielāku vizuālu efektu nekā kardio? Ir nav vairs ko dzīt nost. Sākumā kardio dod ļoti, ļoti redzamu efektu, jo, ja tu esi resns, tev ļoti daudz ko dzīt nost. Kad tu dzeni lieko svaru nost, tur tāds rezultāts uzreiz. Bet tā, ka tu nodzeni, teiksim, tā, ka to paliek 5 kg liekais svars, un viņš sāk ies nost ļoti lēnām, tu vairs neredz to progresu. Bet tā kā tajā brīdī, ja tev nav muskuļu masa, un tu sāc viņu audzēt, tad liekas, kāds progress. Uzreiz baigi progresēja, vai ne? Tā kā tas viss atkarīgs vienkārši no tā, cik sliktā situācijā tu esi. Ja tu esi ar diezgan mazu tauku daudzumu, tu neredzēsi to progresu ar tauku zudumu. Bet ja tu esi ar ļoti mazu muskuļu masu, tu baigi kā redzēsi uzreiz, ka muskuļu masa auga. Kādas kļūdas visbiežāk izdara tie cilvēki, kas nomet 10-15 kg? Kļūdas. Viņi bieži vien ir nometuši to svaru ar tādu dzīvesveidu, ko viņi nevar uzturēt. Parasti tas sievietēm attiecās ar griķu diētām vai kaut kādu huņu, kaut pilnīgāko griķu diētu vai tur tikai augļu sēdus. Kaut ko, kas nav ikdienā noturāms. Un tad, kad tu nometi svaru ar griķu diētu, beidz griķu diētu, pilnīgi viss svars atnāk atpakaļ pāris mēnešos. Bet vairāk arī, jā. Un parasti atnāk arī vairāk atpakaļ. Tāpēc, kad... Un atkal piedalās atkal griķu diētas, atkal izaicinājumi, jā. Līdz ar ko, ja tu paņem kaut kādu diētu, kaut kādu uzturu plānu, tad viņam ir jābūt tādam, ko tu laiku varēsi ievērot. Un ir skaidrs, ka tu visu laiku neēdīsi to ēdienu daudzumu, bet ēdieni. Kad tu ēd normāli, tu ēd gaļu, tu ēd dārziņus, kaut kāds augus. Un vienkārši tu ēd mazāk, tu liekos var nomet, tad tu sāc ēst bišķiņu vairāk. Bet ne kaut kādas griķu diētas un huņas, kaut kādas olas ēd vai... Džeki tā nedara, bet sievietes tā dara. Džeki parasti to nedara. Jā, tā ir galvenā problēma, ka ir nepareizi mests no svars un tad nevar noturēt to, kas ir nomests. Tā ir viena no kļūdām. Nākamā ir tā, ka cilvēks nomet lieko svaru, viņš domā, viņš var nesportot, atkal paliek resns. Tā nav. Tad vēl viena problēma, nomet lieko svaru, protams, tu zaudēsi arī muskuļu masu, un tad tu muskuļu masu neaudzē. Un tāpēc man ir beigā problēma, jo muskuļu masa ir mazāka. Un nav tā, ka tu esi baigi veselīgāks, jo viens no galvenajiem veselības rādītājiem ir muskuļu masas apjoms. Arī viens no galvenajiem rādītājiem, cik cilvēks ilgi nodzīvo ar muskuļu masas apjoms. Muskuļu masa ir super svarīga cilvēkam. Tā kā es teiktu, jā, nepreizes diētas, pēc tam cilvēks domā, ka viņš var nesportot, un cilvēks domā, ka viņš var neaudzēt muskuļu masu. Bet arī tas, ka cilvēks pēc tam domā, ka viņš var nesportot, tas parasti ir no tā, ja arī liekais svars arī ir mests nost nepareizi. Un tā, ka ir sportots tur 2 reizes dienā, tur pa 2 stundām, pārāk traki. Un tad tu nomet un tu domā, pagaidi, tā vairs nevar sportot visu dzīvi, vai ne? Vienkārši bijis nepareizs tas viss process. Kā tas svars tiek zaudēts. Un kāpēc ir nepareizs process? Tāpēc, ka sabiedrībā ir visādi dīvaini, ko uzskati, kā būtu jāsporto. Un, teiksim, cilvēks grib zaudēt lieko svaru, viņš sāk skriet. Kas vispār pilnīgi galīgi garām. Kāda skriešana? Tu gribi maratonam trenēties, es varu zaudēt. Kāda skriešana? Ne? Un, ja sabiedrība domā nepareizi par sportu, par veselīgu dzīvesveidu, tad, protams, tas rezultāts ar tur. Kāds sanāk, tāds sanāk. Tāpēc var izpildīt vienkārši mūsu testu mūsu mājaslapā. Arī zem YouTube video ir izpildīt testu, un mēs palīdzam, pakonsultējam. Ieskam vitamīnus un pasakojam līdzi, lai cilvēks dara visu pareizi. Lai nav kaut kāds griķu diēts, kāds cits maļķības. Nē, tu pirmkārt, tu arī tevis vitamīnu deficītā, ja tu laiku tikai ēd kaut kādu tīpaši, griķus, ja tu ēd tikai griķus, pirmkārt tev nav obaltumvielas, tad dagnos muskuļi, un otrkārt tu neuzņem vispār nekādas vitamīnas, minerālu vielas. Skinny fat vai kā tu saucās? Tie cilvēki, kas ir resni un ēd ļoti daudz visu pēc kārtas, viņi jau bieži vien uzņem vitamīnus, minerālus tīri ok, jo viņš ēd ļoti daudz, viņš nesporto, viņš viņus pat nepatērē, un viņam varbūt pat ir ok. Un tad viņš uzkāpj uz griķu diētas, vitamīnu 0, minerālu 0, obaltumvielas 0, un viņam sačakarējās tā, ka viss sačakarējās. Mati sievietēm uzreiz, jo džekiem parasti mācu baigi neredz, jo viņam īsti mati, vai ne, tā kā man, viņam nav mati, vai ne? Sievietēm uzreiz to redz, mati, nagi āda. Zobi sāk ļoti bojāties cilvēkiem, jo trūkst obaltumvielas, vitamīnu, minerālu un locītavas, jo nav obaltumvielas no kā kolagēna veidoties. Un cilvēks saskarās ar ļoti nopietnām veselības problēmām,
it kā gribot uzlabot savu veselību, tāpēc vienkārši Bet dara to proteīnu taču nepareizi. lieto tikai tie, kas trenējas. Jā, un tad viņi saka, vitamīnu ķīmiju un proteīnu lietot tikai tie, kas tur trenējās. Bet parasti tādi teksti nāk ārā no cilvēkiem ar zemu izglītības līmeni un zemu ienākumu līmeni. Es neesmu redzējis, ka kāds cilvēks, kas tur pelnīja, teiksim, tur 2000 un vairāk mēnesī, pateikt tādu huņu kaut kādu. Vitamīnu ķīmiju. Neviens neko tādu nesaka. Tie cilvēki par saka, nu jā, uzturbagātinātāji droši vien nodara. Nu, es tur neapēdu ar uzturu tos magniju, es viņu rekrutēju ar to magniju uzturbagātinātāju uzņemu. Kā saprast, ka tauku daudzums vēl ir, bet muskuļu masa ir par mazu? Katram droši vien tas būs kaut kāds cits daudzums. Kaut kā uz acis, ja tas džeks un izskatās, ka tev jāliek akmeņi kabatā, lai to vējš neaizpūš, ir pa maz tā muskuļu masa. Sievietēm varbūt ir grūtāk redzēt, džekiem tur ir ļoti viegli redzēt. Ja tu esi džeks un ieliec Instagramā bildi bez krekla un visi pa tev smējās, tad tu zini, nav muskuļu masa. Trūkst. Jā, sievietēm tas būs bišķiņ grūtāk. Bet parasti plus mīnus uz acis to var redzēt. Muskuļu masa ir pietiekama vai nav pietiekama. Kā to var redzēt ar kaut kādiem testiem, var pasīties, kāds ir kaulu blīvums. Un pēc tā, kāds ir kaulu blīvums, ir skaidrs, vai jau trūkst muskuļu masa un trūkst spēka treniņu. Cik ilgi vajag, lai notīrītu pēdējo tauku slāni uz vēdera? Pēdējais slānis parasti ir kaut kādi 6 kilogrami. Es teiktu, pēdējie 5-6 kilogrami vismaz 2 mēnešus. Jo pēdējie kilogrami kritīšanos grūtāk, un tu arī netaisīsi tik lielu kaloriju deficītu, vairāk muskuļu iesnost arī ātrāk. Tā kā es teiktu, tas pats pēdējais būs 2 mēneši. Jo varbūt tā, ka pirmajos 2 mēnešos zaudēt 12 kg, nākošos 2 mēnešos zaudēt 4 kg. Un tas ir normāli, jo sākumā tev bija daudz ko nomest, un pēc tam maz, un jo mazāk, jo grūtāk nomest. Vai vajag turpināt dzert proteīnu kokteili pusdienu vietā? Jā, tā ir super svara zaudēšanas metode, ko arī mēs ik pa laikam iesakam. Ja tu negribi tā, ka vispār neko ikdienā mainīt, ir kaut kāds iemesls, vienkārši aiziet to pusdienas ar proteīnu. Būs mazāk kalorijas, sāks svars iesnos, jā, super variants. Pēc tam jāstāsta, kas ar svaru notiek. Ja tev svars krīt, tad droši vien, kad būs pa maz. Pieliec proteīnu batoniņu klāt, ja tāds sliņķis, ka negribi iet ēst vēdienu taisīt. Izdara proteīnu, uzkod proteīnu batoniņu, pēc, kas tad ar svaru notiek. Jo proteīns kā pusdienu aizvietotājs ir tīra laba lieta, gan finansiālā ziņā. Ja tu strādā kaut kādu ofisu darbu un aizies kafejnīcu, tur būs 10 eiro. Proteīns iedzert vienu kausiņu būs zem eiro. Nē, eiro 20 kaut kur, jā. Plus mīnus ap eiro. Kafejnīca vēl pa eiro nepēdīs. Ne? Finansiālā ziņā tas ir super izdevīgi. Jā, bet zin kā iedomājies, es tagad pieredus biju līdz šai dienai no ofisa iet pusdienās pa 10 eiro. Es redzu to ēdienu, to visu. Bet es paņemšu kokteili, izdzeršu, es nejūtīšu pēdus. Šis nav tas periods, jau 3 mēnešus dzer kokteili un dzer met svaru nost. Tādā veidā varbūt. Tas ir periods jau, kad tu svars nomests. Tas periods, tas ir ieradums. Līdz ar ko, ja ir ieradums, cilvēks ir pieredze, viņš varēs. Protams, ja tu to sāc darīt tu mēģini uzreiz. Vienkārši, un tu esi pieredzis tajā procesā būt, ka tu ej kolēģiem ēst uz kafejnīcu, protams, tas būs tīsli, ko tagad stundu sēdēs ofisā un dzers savu proteīnu. Nē, kaut gan, ja tev ir tāds darbs, kā es agrāk strādāju pārdošanu, tad, protams, ka tu vienkārši izdzers ātri savu proteīnu, sazvanīs klientus un nopelnīs par 10-20% vairāk kā vispārējie, jo tu pārdos vairāk. Ja tev ir tāds vidējais office darbs, kur tu vienkārši laidi luni visu dienu un skaties YouTube 4 stundas un sēdi tiktu kā, tad jā, tā liksies, kā kolēģi iet, man arī vajag aiziet līdz pāriest. Tad jā, tas varētu būt grūti. Un tāpēc cilvēki bieži vien nevar sasniegt rezultātu, jo viņiem ir kaut kādi ieradumi. Viņi pieraduši ar kolēģiem aiziet paēst uz maķīti, kas ir blakām. Un tad ofisā vienmēr katru rītu sekretāri bulciņus atnes, visiem bulciņus jāda. Un ir mēs 20 cilvēku ofisā, atnes bulciņus no rīta, kā loks vienīgais teiks, nē, man diēta. Pārējais iesaistīja. Tagad jau, man liekas, vairs nav tik aktuāli. Kādreiz varbūt likās, tev diēta, ko tu tur savu tev diētu. Tāpat, ja tas ir kaut kāds tāds parasts office, tad jāstāsta kādu kolēģi. Ja visi kolēģi ir esni, viņi 100% tev smiesies. Jo viņi ir esni, tu nebūsi esns. Bet ja vispār ir sporto, protams, neviens to nesmiesies. Visam liekas, normāli ar esnēs beidzot sāku ko darīt, sāku mest nost. Kādu treniņu plānu izvēlēties šobrīd? Fitness aplikācija.
Uz visiem jautājumiem, kas man tagad prasa par treniņu plāniem, es vairs neatbildu. Saka, fitness aplikācija. Mēs esam uztaisījuši plānus, cik tur plāni? 15? Kādu uzturplānu ņemt? 20 uzturplānu tur nav tik daudz, bet uzturplāni ir nākamais. Es jau sarunāju ar izstrādātājiem, ka nākamais, ko mēs liekam, ir uzturplānu. Mēs viņus sagatavosim, liksim iekšā. Tas būs nākamais, jo treniņu plānu tiešām ir daudz, un būsim reāli, ja tur ir 15 treniņu plāni. Plus mīnus, es no galas neatceros. No 12 līdz 20 kaut kur tajā vietā. 15. 15 treniņu plānus tu neizies 2 gadu laikā pat. Jo plānu ir 3 mēneši. Tad 4 plāni gadā tur iziet. Plus mīnus. Uzturplāns ir skaidrs, ka katram ir ko dēdiņi, kas viņam patīk, un tos tur iziet daudz vairāk. Tur pamainīt katru dienu. Piemēram, ir plāns uz 2000 kalorijām, ka tu katru dienu vari ņemt kaut ko citu. Ir skaidrs, ka cilvēki parasti vidēji ēd 6 ēdienus uz riņķi. Bet tev ir jāatrod tie 6 ēdienus, to patīk. Tā kā uzturplāns mēs noteikti papildināsim. Tas būs nākošais papildinājums, kas būs decembrī. Jā, decembrī sākumā tie būs jauni papildus uzturplāni. Es domāju, ka decembrī būs uzturplāni, janvārī būs uzturplāni, februārī pastīsimies, varbūt aplikācija jau iznāks mums jaunais updates, ka tur būs visādas sacensības iekšā vienam ar otru un vēl kaut kas interesants. Noslēdzušies jautājums, vai skaitīt kalorijas? Es nekad neesmu skaitījis, bet tas besīja vienmēr, bet tagad ir aplikācija, kur tu nofočē, tad es arī plēkam paskaitu. Tā kā, ja tev tas aizņem papildus laiku ikdienā, tad es nezinu. Bet, ja tur ir fitness aplikācija un tur nofočēt vai ierakstīt, tas neaizņem vairs laiku. Tā kā, ja es uz sevi skatītos pirms pāris gadiem, tad man būtu tāda aplikācija pirms pāris gadiem skaitītu. Es fočētu. Ja nebūtu, es neskaitītu, nefočētu. Jo man tas vienkārši likās pārāk apgrūtinoši. Un tā ir galvenā problēma, kāpēc cilvēki neskaita kalorijas. Pārāk apgrūtinoši, vienkārši čakars. Tāpēc arī, manuprāt, tā funkcija, ka ir mākslīgais intelekts un tur vai nu ar vārdu ierakstīt, ko tāpēc, vai nofočēt savu šķīvi, ir superētu. Tu nepatērē vienkārši laiku. Un tev visu laiku skaitās līdzi, un tu vakarā gribi uzkost, nezinu, domā, brauc mājās, iebraukšu maķītī cheeseburgeru paņemt. Tu pasties, nav vairs kalorijas. Brīvi šodien. Viss nebrauc. Tu pasties, 400 kalorijas brīvas. Iebraukšu pēc cheeseburgeru. Ne? Bet es nesagatavojos tam, lai es neēstu vakarā. Nu. Tā kā, jā, pārtērēju. Ar aplikāciju skaitīt kalorijas. Tā balēlam. Tā, ja tev patika šī epizode, noteikti noskaties epizodi, kas mums rādās kaut kur šeit, pa labi, pa kreisi, viena no iepriekšējām mūsu epizodēm. Tur būs līdzīgas tēmas, kas tev arī varētu interesēt. Un, ja tur kaut kādi jautājumi, droši uzdod, izskatīsim nākamajās sērijās. Paldies, klausies! Atā!